Esiet sveicināti informatīvajā video par galīgajiem automātiem. Šeit mēs aplūkosim darbības principu, kā ar galīgiem automātiem saistītu uzdevumu izpildi un to patiesumu tabulas veidošanu. Lai labāk izprastu galīga automāta darbības principu, ņemsim kā piemēru primitīva LuxFor darbību. LuxForam notiek nemitīgi pārējais vērtību pārbaude. Ja vērtība, piemēram, ir 0, tad LuxFors neveic krāsas pārēju. Bet, ja vērtība ir 1, tad notiek informācijas apmaiņa, ka krāsas pārēja ir jāveic. Šāds process ir novērojams bezgalīgi daudz reizes. Tālāk apskatīsim uzdevumu piemēru. Mums ir likts izveidot patiesumu tabulu LuxForam, kuram ir 3 stāvokļi. Pie katra stāvokļa notiek pārbaude, vai nākamā vērtība ir 1 vai 0. Ja vērtība ir 0, tad cikls turpinās. Ja vērtība ir 1, tad notiek pārēja uz nākamo stāvokli. LuxForam standartā ir 3 krāsas – sarkana, zaļa un dzeltena. Tā kā mums ir jāpiešķir arī pārējais vērtība, tad izveidosim mainīgo laiks. Pie katras notiek pārbaude, vai vērtība ir 0 vai 1. Ja vērtība ir 0, tad atkārtojas pārbaudes cikls, bet, ja vērtība ir 1, tad mūsu gadījumā notiek pārēja no sarkanās uz zaļo, pēc tam no zaļās uz dzelteno un atpakaļ no dzeltenās uz sarkano. Šī reprezentācija labi parāda vizuālu LuxFor darbības principu. Tālāk seko patiesuma tabulas izveide. Tabula iedalās 4 kolonnās, katra reprezentē savu vērtību. L, jeb laika vērtība, stāvokļa krāsa, nākamā stāvokļa krāsa un izvedums, jeb izejas vērtība. Zem laika kolonnas mēs parādām visas pārējais vērtības, kas bija redzamas vizuālajā piemērā. 0 apzīmē nemainīgo stāvokli, bet vieninieks pārēju uz nākamo stāvokli. Zem stāvokļa kolonnas mēs parādām visas pieejamās LuxFor krāsas un izveidojam katrai krāsai savu vērtību. Sarkanai krāsai vērtība ir 0,0, zaļai 0,1 un dzeltenajai 1,0. Zem nākamā stāvokļa kolonnas mēs parādām nākamo krāsu, kad laika vērtība ir 1. Pie pirmā vieninieka nākamā krāsa ir zaļa, pie otrā dzeltena un pie trešā atpakaļ uz sarkano. Izvadumā mēs parādām izejas vērtību atbilstoši nākamajam stāvoklim. Ja nākamais stāvoklis ir sarkans, tad vērtība ir 0,0. Ja zaļš 0,1, ja dzeltens 1,0 un ja sarkans, tad atpakaļ uz 0,0. Šādā veidā izejot cauri katram galīga automāta punktam, mēs veicam patiesuma tabulas izveidi. Ceru, ka šis informatīvais video jums bija noderīgs. Paldies par uzmanību!